4. daļa. Es atceļu nabadzības garu no tavu sirdi. Tās nabadzības gars tevi sasaista zemākās paveidās būtnē. Nabadzībā nav, kas attiecas uz ekonomisku nepietiekamību. Īstā nabadzība ir, ka pieņem kalsnākas iespējamības. Varētu būt iztēles nabadzība, drosmes trūkums, personiskās vīzijas trūkums, neauglība pasaulē, kas tevi patur pasīvu un piekautu. Nabadzība ir pieņemjot aprobežojumu un būtu trūkuma vadīts. Mana tauta pārliecina sevi par to, ka viņam trūkst līdzekļi. Īstenība ir, ka viņi neiziet laukā, lai sastapties ar manu krātuvi. Viņi nespēr ticības soļus. Viņi gaida, lai krātuvi nāktu pie viņiem. Es esmu savu krātuvi nolicis nevis tur, kur stāvi, bet tajā vietā, kur tu esi pa ceļam, iet. Tas atrodas nevis priekšā, tas atrodas tevis priekšā, mīļā. Nākamo soli, nabadzības domu veidam pa priekšu. Nekad neļauj ārējiem apstākļiem tevi noteikt vadlīniju. Līdzsvaru bankā, līdzekļus vai savu vidi. Es definēts savās iekšās no to, ko es atļauju, un kas tev ir, to es vienmēr vairošu. Es gribu, lai tu pārdomā savus pieņēmumus par to, kas ir vai nav iespējams, tavas ticības un labvēlības gaismā, manos nolūkos. Tavi personiskie pieņēmumi vai nu dos tev sakāvi, vai iedvesmos tevi dzīvot manīs. Pamatojoties manās atļaujās. Tas ir, ka ieiet vienotībā ar manu nolūku. Iekšējā saskaņā ar manu nolūku ir pamats uzvarai katrai kara darbībai. Uzņem cīņu ar ienaidnieku, lietojot savus apsolījumus. Ticīgie nav pasīvi, mīļā. Viņi aptver. Tavi apsolījumi asina drosmi kaujā. Kara darbībai vienmēr jāatklāj tavu mantojumu. Tā atver jaunus teritorijas. Vai nostiprina tavu patreizējo prasību, jo es esmu teritorijās. Tāds ir arī mans vārds. Tavam apsolījumam ir piesaistīta teritorija. Tamdēļ ienaidnieks cīnas tam pretim, lai viņš varētu tevi sakaut. Viņam jāaptur tevi, lai tu nesaņemtu mantojumu. Lai to panāktu, viņam jāmet šaubas uz tiem apsolījumiem, kurus tu esi satvēris. Mana tauta ir tikai ēna no tā, ko viņa spēja, jo viņa tic meliem. Apsolījumi ir dizainēti, lai tevīs atraisītu prom no bailēm un priekos palaist. Bailes vienmēr ir klātesošas kaujā. Tām kaut kur jāiziet. Kad tu dzīvo pārāk par bailēm, tās kļūst par ieroci tavā rokā, un tu dzeni tās ienaidnieka sirdī. Neļauj ne brīdim ienaidniekam sevi iebaidīt, jo tā ir droša parādība viņam un tev, ka tu netic saviem apsolījumiem, šaubas pievelk uzbrukumu. Ienaidnieks meklē, lai varētu panākt,
kā vien nomākt tevi. Viņš meklē, lai panāktu, ka tu kļūtu par viņa sabiedroto. Strēļniekus nevar pagriezt. Viņu sirdis ir nofiksētas uz manīm. Strēļnieki dzīvo savu ķēniņu smiekļos. Viņi mājo vietā, kur ir bez rūpes prieks. Viņi dzīvo svētā gara pārpilnībā un entūziasmā. Viņi dzird mani dziedot un iemācās dziesmu vārdus. Viņi dzied, un viņi dzird. Kā es dziedu atbrīvošanas dziesmu, un viņa piedzied. Visi strēlnieki ir dziedātāji. Tā kunga dziesma ir lieliska un ir bīstama visiem mūsu pretiniekiem. Pakāpies augstāk, ieņem augstāku vietu manā mīlestībā. Augstāka vieta ir jūtīgums garā. Šis ir mans apsolījums tev. Tā vieta dzīvē, kur tev bija sakāve, kļūs par tavu visu varenāko sastapšanās vietu ar mani. Šīs problēmas tagad tevi pastāstīs citu storiju par tavu tagadējo un nākamo uzvaru. Lūk, es tev dodu tiesības kļūt par uzvarētāju visās tavās patreizējās problēmu jomās. Augstākā vieta ar mani garantēs plašāku uzvaras devu. Ienaidnieks tagad atklās Dieva roku uz tevi. Skaties vērīgi no savas pacelātās vietas. Šo iemeslu dēļ esmu pacēlis ienaidnieku pret tevi, lai es parādītu viņam savu varu pār viņu tevīs. Visi strēlnieki to zin un ņem dalību šinī manā nolūkā. Kaujā vienmēr ir atklāsme. Augstāks nolūks nekā pati kauja. Kad ienaidnieks veļas virsū kā plūdi, es viņam paceļu karogu pret viņu. Tas karogs ir mans vārds un mana daba tevīs. Kaujas laukā ir svaiga atklāsme par to, par ko tu tapsi. Viena identitāte tev, kurā iekāpt. Es esmu nolicis pieaugumu un uzlabojumu kaujas laukā. Dāvids to zināja, tamdēļ viņš skrēja pret Goliātu. Tā attieksme viņu padarīja par vīru pēc manas sirds. Patreizējās grūtības noteiks tev jaunu identitātes vietu. Celies un ieņem jaunu Dieva dotu personību manā klātbūtnē. Šis ir tas gads, kad tu celsies. Es tevi aicinu uz augstu vietu. Manā mīlestības, labestībā un labvēlībā. Esi pasargāts no manas žēlastības pār tevi. Esi pasargāts manā mīlestībā. Esi savienots ar manu spēku. Esi pacelts pāri ienaidniekam. Celies pāri problēmām. Es vienmēr spēlēju, lai vinētu. Lai tu uzvarētu, te jāiet kaujā tādā pašā veidā, kā es to daru. Tu cīnies izjūt no uzvaras, nevis cīnoties, lai to ieņemtu kā mērķi. Tamdēļ neviena kauja tev nav dota, lai tu to uzvarētu. Tā jau ir uzvarēta. Tā kauja tev ir, lai tu to zaudētu, mīļā. Kamēr tu stāvi manīs, uzvarēt ir tava vienīgā iespējamība. Balstoties uz šīm patiesībām, tev jāsaprot to, ka es tevi sūtu laukā, kā aitiņu starp vilkiem. Dabiskā pasaulē vienmēr izskatīsies, it kā
pārvara tev apņēmusi, bet tu esi visu varanā apēnota. Tev ir vajadzīgs kāda liela pretestība, lai tu to uzvarētu. Lai tu augtu lielāka par to, ko tu sakauji. Izšķiri to milzi, kas stājas tev pretim. Sagaidi to, ka tu celsies pāris savam ienaidniekam un viņu galvu. Ienaidnieks eksistē, lai tu kļūtu lielāka.